kā ir atklājusies mīlestība mūsu vidū, Dievs savu vienpiedzimšo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. 1. Jāņa 4:9. Dievs ir mīlestība, un viņš ir trīsvienīgs. Svētais gars un Jēzus Kristus jērs, caur kuru viss tika piepildīts, un viņš ir atpircis mūsu grēkus. Un šai ticībā turēsimies stipri, un tāpēc es esmu izvēlējusies šādu darbiņu. Ja? Tā mums ir trīsvienīgais koks, kur ir beigās pārsteigums, ja? Un es esmu iesākusi šeit bīt 3 vietās, ja? Un tad, tā kā Dievs ir trīsvienīgs un mūsu lielā mīlestība pirmā, pīsim griedz to pīnīti. Šis būs mīlestības koks. Trīsvienīgais. Katru zariņu būs jāpin. Nu, lūk, šādi veidojās pīnīte jau. Šeit var redzēt, ja. Un tā mēs savienosim visus zarus centrālajā kopā, ja. Sākam ar maziem zariņiem, un tad centrālais ies uz leju. Un viss būs grieztās pīnītēs, nekas sarežģīts. Mēģināšu jums parādīt 3 video. Cerams, ka viss labi ar Dieva ziņu izdosies, jo parasti es lūdzu no rītiem, lai mums viss izdodās, un lai es varu parādīt jums, kā savādāk var pagodināt Dieva svēto garu ne tikai dziesmās, ne tikai dzejā, ne tikai zīmējot mākslā,
Bet arī mezglošanas māksla ir māksla. Un tā ir Dieva dāvana. Un tāpēc es dalos ar jums, jo Dievs ir ne tikai pie veseliem gājis, bet kam ir vajadzīga ārsts? Slimajiem, veseliem jau ārsta nevajag. Un tāpēc es griežos pie visas tautas, lai atgriežās no grēkiem un nāk pie mūsu pestītāja Jēzus Kristus, kas jau ir no seniem laikiem mūsu grēkus paņēmis un atpircis. Tikai vajag nākt, un es visus aicinu caur mīlestību, jo Dievs manā dzīvē ir ļoti daudz strādājis. Esmu slimojis ar dažādām slimībām, un viņš mani ir dziedinājis. Un caur Dieva vārdu, Bībeli, es šais grūtajos brīžos esmu tikusi visam pāri. Un aicinu jūs, tik tālu ir nopīts, un pīšu nākošo, tas ir augšā. Tā mēs satiksimies centrālajā vidusdaļā. Un tad pīsim tālāk arī vidu. Pagaidām pinam tikai maziņos, ja? Ja viņš griežās, tad jāļauj griezties. Divi jau man ir iesākti, ja, 1 un 2, ja, un parādīšu trešo, kā iesāk, lai jūs labi zinat, kā to dara. Nogriež diegu, cik jums garu vajag. Un es parādīšu šeit, ja, uz šī bumbulīša. Un es sāku tā, kad es sasienu vienkārši mezgliņu, piesienu stipri, un tad no labās puses visu laiku metu un velku cauri. Un tā veidojās grieztā pīnīte. Viņš griežās. Un es pamainu diegus. To paņemu uz otru pusi un atkal metu pāri un pievelku visu laiku.
griežās. Atkal metu pāri, pamainu un turpinu darbu. Tā man veidojās trešā pīnīte, ko es šai kokā esmu iepinusi. Tā mēs pinām katru zariņu.